kas ir aizmirsts, ir šis te lībiskais mantojums. Lībiskais mantojums, kurš ir saglabājies galvenokārt vietvārdos, un arī vārds paldaži nav tikai plika skaņa. Vārds paldaži ir saistīts ar lībisko vārdu pald, kas ir kalns, un kā reiz vecās paldažu mājas atradās, mēs brauksim arī garām, kā reiz mēs tur arī piestāsim, tur, kur ir tā, sakot, tur, kur tas bērs ir, tagad tas viens bērs ir kalna augšā, plus mīnus mēs tur būsim pēc kāda īsa mirklīša. Un šis arī kā reiz vārds pald ir vidzemes lībiešu valodā nozīmē kalns. Un šie te izskaņa aži ir viss, kas ir lībiskās izcelsmes vārdi, kas ir mitra vieta, jeb ūdens, ja? Tātad kalns, kas kaut kādā veidā saistīts arī ar mitru vietu, jeb ūdeni. Un nevelti arī, kā reiz arī to mēs redzēsim, ka blakus ir tāda manis pašpasludinātā paldažu ieleja, jo līdz šim ir tika runāts arī jau 16. gadsimtā, 17. gadsimtā arī kronikās ir atsauce uz paldažu ciemu, kas šeit ir bijis, kas saka, tikai rakstos viņš tagad ir minēts. Bet principā, pateicoties kā reizēm Buļļu muižas akmens krauma senkapiem, ir zināms, ka cilvēki šeit dzīvo tātad vismaz 3–4 tūkstoši gadus. Tie ir bijuši šie te Baltijas somugri, jeb tās tautas, kas nāca arī no Urāliem, augšā vēlāk uz Somiju, tā skaitā uz Somiju, Igauniju, protams, un dzīvoja šajā te daļā, kas faktiski ir līdz Gaujai. Šī brīža Limbažu novads arī nedaudz Rūjienas pusē iet iekšā saucamā Mecopola. Ja esat dzirdējuši būt kādreiz vārdu Mecopola, kas nozīmē mežu zeme. Ja? Un kāpēc savukārt šeit lībieši pazūd, ir tāds interesants fakts, ka lībiešu kultūrā ir bijis dzīvot ciematos. Viņi kopienas cilvēki, kas varbūt arī tagad suitu sievas, es nezinu, vai tāpēc, ne tāpēc, ja, bet kas saka, ka lībieši dzīvo kopienās, vai arī šeit somugru tautām. Un, kad nāca lielais mēris, tātad 1600 pašas beigas, 1700 sākums, tad mēris, protams, kad viņš ienāk ciematā, tad viņš to ciematu izslauka daudz ātrāk. Un tātad dēļ mēra lielākā daļa cilvēku šeit izmirst, un arī te kā reizēm vēsturnieks arī man zināja teikt, ka grāfs Šeremetjevs savās piezīmēs ir rakstījis, ka braucis no Pēterburgas uz Rīgu, tad no Pērnavas līdz Rīgai vien varēja dzirdēt suņus rejam. Tas saka, cilvēki, kas praktiski nebija, un tad ir laiks, jā, kas saka, zemgaļi, sēļi, latgaļi, jau arī šīs zemes apdzīvoja, sāk jau latviskot, tā skaitā vietvārdus, bet mūsu pusē vēl ir diezgan daudz, kas ir saglabājušies. Tā, piemēram, arī tepat netālu arī tādas vaņķuļu mājas. Es jau domāju, tas ir vaņķuļi, ne vaņķuļi. Bet, protams, ka kādreiz vārdus, ko deva gan cilvēkiem, personu vārdus, gan vietvārdus, tie bija ar nozīmi. Ja? Tur, nezinu, stiprais, rudais, tāds vai šāds. Un vaņķuļi savukārt, it kā viņi nekāda latviešu valodā jēgas nav, bet nevajag pārāk par tālu tur rakt, ka Vankūl ir senais ciems. Senais ciems arī igauņu valodā, Vankūl, tā kā Vana Tallin, ja, un Kūl ir ciems, tātad Van ir vecais un Kūl ir ciems, tātad vecais ciems. Un tā mājas, kas šobrīd arī tur atrodas, viņas ir pie esošā Lādezera, kur, protams, ap ko parasti arī dzīve veidojās. Ja, tur ir ezeri, ūdeņi, kur, ņemot vērā to tajā laikā, kas ir tie 3–4 tūkstoši gadus atpakaļ, pārsvarā cilvēki nodarbojās ar, vai tā bija tā saucamā vācēju un mednieku kultūra. Protams, nāk iekšā arī lauksaimniecība jau lēnām, bet pārsvarā tie tomēr bija cilvēki, kas vēl, kas saka, salīdzinoši primitīvi. Un kas par doma? Labi, ejam.